Ja esi dzimis 4. datumā, tad šis video ir par tevi. Tava taro kārts ir imperators. Re, kur kā izskatās klasika un moderni. Un tā ir varas, struktūras, līderības enerģija. Imperators ir dzimis, lai vadītu citus. Kad četrnieks ir savā top formā, tad viņš zina savus mērķus, viņš zina, uz ko iet un arī zina, kā to visu sasniegt. Tad tu esi izlēmīgs, strukturēts, tu uzņemies atbildību, bet arī māki to deleģēt citiem. Pozitīvajā tu rūpējies par cilvēkiem, bet nevis caur kontroli, bet caur padomāšanu par viņu vajadzībām. Četrnieki māki ievērot savas personīgās robežas, un tās arī baigi aizsargā. Imperatoram patīk augsts status, stāvoklis sabiedrībā. Tad tu proti balansēt arī emocijas. Ļoti maz, kas var imperatoru izvest no pacietības. Laba darbspēja, mak uzņemties atbildību, iet līdz galam, nekad nepaniko, ir devīgs. Sieviete, imperators, ja tu esi, tad tu māki savienot visas lomas. Tu esi gan laba vadītāja, gan mamma, gan mīļākā, māki sadarboties ar vīriešiem. Bet tev vajag vīrieti, kurš ir vēl stiprāks par tevi, vēl imperatoriskāks par imperatoru. Bet uzmanies attiecībās, tu vari padarīt savu vīrieti vāju ar savu to pārāk spēcīgo enerģētiku. Un ja imperators ir mīnusā, tad viss vairs nav tik skaisti. Negatīvais imperators ir tādā kā kontrolfrīka režīmā. Tu velc uz sevis visus pienākumus, domā, ka viss atkarīgs ir tikai no tevis. Tu uzskati, ka tikai tu pats vari visu pareizi izdarīt, tāpēc tu neuztici darbus citiem, nemāki sadarboties. Un tu vari būt tāds kontrolētājs, ka cilvēki tevi var vienkārši nosmakt. Vēl pie mīnusiem imperators sāk darboties tikai tad, kad ir perfekts plāns. Respektīvi, trūkst spontanitātes. Tu gribi garantijas un stabilitāti, baidies kļūdīties, baidies no neizdošanās. Neļauj sev vispār eksperimentēt. Atliec lietas, kamēr viss nav ideāli izplānots. Trūkst, tā teikt, mākslinieckās pieejas. Bieži vien pat nedaudz radošums ir nē. Vēl negatīvajā izpausmē ir tas, ka tu gribi izskatīties spēcīgi, pārliecināti vienmēr, bet tā nevar būt. Ja? Tu tā kā valkā dzelzs masku, ieciklējies uz statusu. Bieži vien tad imperatori ir ļoti kategoriski, pat tirāni, despoti. Kas imperatoram obligāti jādara, lai būtu balans dzīvē, te ir mazliet starpība vīrieši un sievietes. Vīriešiem jāvada cilvēki, bet nedrīkst kontrolēt. Jāatbrīvojas no agresijas, jāmāk klausīties sirdī, nevis tikai prātā, un jāiet ārpus komforta zonas. Challenge ir tas, kas imperatoram ir baigi vajadzīgs. Jāmāk kontrolēt emocijas, jābūt dāsnam, izpalīdzīgam. Un četrnieku vīriešiem obligāti ir regulāra fiziska aktivitāte. Sievietēm savukārt būt maigai, fleksiblai, nekāda kategoriskuma, nemaisīties vīra lietās, uzticēties viņam. Un vispār nedrīkst būt pretenzijas pret vīrieti, jebkādu savā dzīvē. Tad jāmācās būt sievišķīgai, atļaut sev būt vājākai, iemācīties nekontrolēt, uzticēties. Tā. Un kādas profesijas labāk dara? Sievietēm ir politika, PR, finanses, bankas, investīcijas, visas kontrolējošās iestādes, varas iestādes, valsts, vēl der nekustamais īpašums un pārtiks nozare. Vīriešiem, imperatoriem viss fiziskais darbs un visi augsta statusa amati, tur visādi mēri, politiķi, juristi, advokāti, visa veida vadītāji, savs biznes, plus vēl arī mašīnas, mehānika, celtniecība. Tā. Tātad, ja tu esi imperators, tad tev ir jāvada
bet tev ir jābūt vadītājam, kurš iedvesmo un atbalsta, nevis ir tirāns. Un mēģini noņemt to dzelzs masku, būt cilvēciskam. Un, ja atpazini sevi kaut kādā pozitīvajā vai negatīvajā izpausmē, tad liec laiku un nosūti šo video vēl kādam, kas ir dzimis 4. datumā. Jo šīs zināšanas var būt kā game changers. Tu zini, kāpēc tev tik grūti deleģēt, kāpēc tu vienmēr gribi visu kontrolēt. Tu zini, kur tev jāpiestrādā, lai dzīve būtu vieglāka, lai būtu balans. Un ne tikai tev, bet arī cilvēkiem tev apkārt. Un, ja gribi dziļāk izprast sevi, raksti man un nāc uz personīgu tāro vai astroloģijas konsultāciju pie manis.